Sveiki visapkārt! Prieks jūs atkal redzēt manā astroloģisko notikumu apskatā. Mans vārds ir Maija, un šodien mēs runāsim par pilnmēnesi Vērša zīmē, kuru mēs sagaidīsim 5. novembrī, 15:19 pēc Latvijas laika. Tas notiks 13 grādos, tādēļ, ja jums ir planētas vai nozīmīgi kartes punkti, apmēram 12 līdz 14 grādi Vērša zīmē, vai arī planētas vai horoskopa stūri, tās saucamajās fiksētajās zīmēs, kā lauva, skorpions vai ūdensvīrs, tad šis pilnmēnesis būs jums īpaši nozīmīgs. Ja interesē tas, ko stāstu, aicinu abonēt un iekšķīšot šo kanālu, lai nepalaistu garām nākamos video. Es esmu šeit 2 reizes mēnesī, kad stāstu par aktuālajiem planētu stāvokļiem un jaunmēnesi un pilnmēnesi ietekmi visām zodiaka zīmēm. Un tagad atpakaļ pie pilnmēnesi tēmas. Šis ir ļoti interesants pilnmēnesis, jo te ir daudz visādas nianses un zemteksti, kurus mums būs šķetināt un saprast, ko tas viss nozīmē. Jo šim pilnmēnesim ir tā teikt lielās līnijas, tā kā redzamās, un tad tur ir visādas niansītes, pie kuriem apstākļiem tur tas tomēr ir šitā, tas tomēr ir šitā, un viss beigās nav tā, kā izskatās. Tāds ļoti dziļš, pamatīgs, kārtīgs, bet ar saviem knifiņiem. Pilnmēnesis mums ir katru mēnesi. Tas ir laiks, kad Saule un Mēnesis nostājas opozīcijā viens otram, un Mēnesis pilnībā atstaro Saules gaismu. Astroloģijā tas simbolizē kāda notikuma pilnbriedu, pabeigšanu, publicēšanu, vai iznākšanu gaismā. Tātad Mēnesis visu atstaro, izstaro, izgaismo, tātad publicē. Vai arī tas ir mirklis, kad mēs sakām, šis man viss ir līdz brašai, man pietiek, un ir pienācis laiks atteikties un atstāt pagātnē to, kas savu laiku jau ir nokalpojis. Pilnmēnesis parasti ir ļoti emocionāls laiks, un tas pasvītro to, kas ir jāatlaiž vai jāizdara līdz galam. Emocijas ir sakāpinātas, jo Mēnesis ir opozīcijā Saulei, un Saule šobrīd ir Skorpionā. Tā ir tāda ļoti dziļā Saule, personīgā, privātā. Un pilnmēnesī mēs cenšamies rast līdzsvaru starp šīm divām pretējām enerģijām, un tas nevienmēr ir viegli un izdarāmi. Bet aktuālās tēmas pilnīgi noteikti tiek izgaismotas un pasvītrotas, un tā tad var iznākt virspusē šajā laikā, lai mēs tās varētu pamanīt, jo Mēnesis tās izgaismo un attiecīgi rīkoties. Šis konkrēti ir laiks, kad mēs pārvaldām taustāmas un materiālas lietas, tātad Vērsis, spiedīgos apstākļos. Skorpions. Vērša zīmē Mēnesis ir stabils, spēcīgs, pamatīgs, un tam ir laba intuīcija, lai arī ko mums būtu jādara. Tā ir 2. zodiaka zīme, fiksētā enerģija, kuru pārvalda Venēra, un tā ir saistīta ar stabilitāti. Kopīgās tēmas šeit ir materiālas dabas, tātad mana nauda, mana manta. Vispār Vērsis ir tāds hedonists, viņš ir koncentrējies uz sevi, tātad mans, kas man pieder, tātad mana nauda, mana manta, manas lietas, viss, kas man pieder, manas vērtības, mana pašcieņa, mans vērtīgums, mani talanti, manas ķermeniskās baudas, un Vērša Mēnesis arī simbolizē ciešu saikni ar dabu. Vērša zīme mīl komfortu un paredzamību, jeb pastāvīgumu. Kā fiksētā zīme Vērsis ir stabilitātes paraugs, bet var kļūt arī ļoti spītīgs un ieciklēties uz lietām, ja pēkšņi kaut kas ir jāmaina. Vērša pilnmēnesis laikā, jo īpaši var izgaismoties mūsu pieķeršanās lietām, komfortam, ieradumiem, mēs varam uztraukties par finansiālo situāciju vai mūs var nodarbināt pašcieņas un pašvērtības jautājumi. Viena no šīm pilnmēnesis tēmām noteikti ir atbrīvoties no pieķeršanās materiālai pasaulē, kā stabilitātes un komforta garantam. Atceramies, ka pretī ir Saule Skorpionā, un Skorpions atkal tieši otrādi, viņš ir par pārmaiņām, par dziļu transformāciju. Un Vērsis ir par stabilitāti. Un tagad šīs te divas pretrunīgās enerģijas fiksētās mums kaut kādā veidā ir jālīdzsvaro. Kādi ir ieteikumi? Pārskatām savu vērtību sistēmu, kam mēs tērējam naudu, kā un ko mēs ēdam, kā uzkrājam vērtības, kā baudām dzīvi,
kā rūpējamies par sevi. Vērsis ir pamatīgs hedonists un dzīves baudīšana, ērtības un labas sajūtas ir, ja ne galvenā, tad noteikti viena no galvenajām dzīves tēmām. Tādēļ pilnmēnes laikā mums ir jāapzinās šīs robežas, kad tās ir vienkārši rūpes par sevi, tādā harmoniskā veidā, un kad tā ir tāda harmoniska dzīves baudīšana, un kad tās jau ir pārmērības. Bet, protams, novērtējam arī šīs dzīves vienkāršos skaistos mirkļus, kā skaistums, rūpes par sevi, pastaigu dabā un apskāvienus. Daži vairāk koncentrēsies uz dziedināšanu un tādā fiziskā līmenī. Tās var būt arī dažādas skaistumkopšanas procedūras, fizioterapija, masāžas. Daži nostiprinās savas pozīcijas, jo spēs radīt uzticamu tēlu vai veidot attiecības, balstoties uz fizisko un sensuālo pievilcību. Pilnmēnesis pastiprina arī vērša zīmes intuitīvo pusi. Tātad pilnmēnesis mēdz būt vēlmju piepildījums gan no tā jaunmēnesis, kas bija pirms 2 nedēļām, gan arī no tā jaunmēnesis Vērsī, kas bija pirms 6 mēnešiem šī gada aprīļa beigās. Tātad varam pārskatīt savus tā brīža vēlmju sarakstus un paskatīties, kas no tā visa ir piepildījies. Kā labāk iekļauties vērša zīmes enerģijās? Tātad te mēs varam darīt kaut ko praktisku un baudāmu. Piemēram, pastaiga dabā, ēdiena gatavošana, izvēlamies kvalitatīvus produktus, svaigus augļus un dārzeņus. Vērša zīmē, kad ir pilnmēnesis Vērsī, mēs varam padomāt, kā mēs sajūtam šo zemi, šo planētu. Tātad saikne ar pašu zemi, ar to vietu, kur mēs esam. Labs laiks darbam ar dažādiem augiem, tur aromaterapija, kristāli. Te mēs varam arī piekopt meditācijas, kas veicina sazemēšanos. Tātad iztēlojamies, ka mēs ar saknēm turamies pie zemes un esam saistīti. Tā var būt arī pārpilnības vizualizācija un materiālās nedrošības atlaišana. Piemēram, mēs uzrakstam savas visas bailes uz papīra lapiņus un ierokam dziļi zemē. Tātad kontakts ar zemi. Tad, kad mums bija mēnesis ugunsstihijas zīmēs, mēs šo pašu varējām sarakstīt un sadedzināt. Tagad mēs visas bailes sarakstam uz lapiņas un ierokam dziļi zemē. Atbrīvojamies no tā. Ja jums ir patiesībā vēl kādas idejas par rituāliem šajā vērša pilnmēnesī, droši padalieties komentāros. Varbūt jums ir kaut kas tāds īpašs savs, ko jūs darat. Un varbūt darbs ar kaut kādu toksisku emocionālo saišu apciršanu vai kādas īpašas zāļu tējas, ko jūs lietojat, vai kristāli, kurus jūs nesājat sev līdzi. Tas viss var noderēt un padalieties komentārā arī ar savām receptēm. Personiskā līmenī varēsim novērot paaugstinātu jūtīgumu saistībā ar savu patieso vērtību, ar pašapziņu, ar pašcieņu. Iespējams, mēs uztrauksimies par naudas lietām un to komfortu, ko nauda spēj dot, un mums būs iespējas arī pārskatīt savus tēriņus, cik tie ir lietderīgi. Varam pārskatīt arī personisko robežu jautājumu, jo atceramies, pretī ir Saule Skorpionā, kas ir pārsit citu cilvēku robežas, kas testē, cik tālu es varu iet, cik tālu es varu tev aizlīst aiz ādas, un Vērsis ir tāds stabils. Tātad mēs šajā pilnmēnesī varam pārskatīt personisko robežu jautājumu, cik tuvu vai tālu mēs kādu ielaižam savā pasaulē, un var pat nākties izkāpt no savas komforta zonas, jo sajutīsim tieši spiedienu kaut ko mainīt. Es vēl tikai aši izstāstīšu par Venēru, kā šī pilnmēnesis pārvaldnieci un dažiem Venēras aspektiem, un tad gan mēs ķersimies klāt pie katras zodiaka zīmes atsevišķi. Tātad, Venēra ir svaros, un tā ir viņas pārvaldības zīme, kas piešķir vairāk harmonijas šim pilnmēnesis sakāpinātajām emocijām, esot burtiski kā advokāts un līdzsvarotājs šīm divām pretrunīgajām pilnmēnesis enerģijām. Tātad atgādināšu, Skorpions atbild par transformāciju, bet Vērsis par to, lai viss paliek nemainīgi kā ir. Un Venēra te izlīdzina šos dabiskos pretpolus, it kā sakot,
paskatīsimies, kas būtu jāmaina, lai neaizietu galējībās. Vienlaicīgi tas liek akcentu uz attiecībām, laulību, estētiskajām vērtībām, pasvītrojot līdzsvaru un savstarpēji izdevīgu darījumu. Tagad mēs pievērsīsimies katrai zodiaka zīmei atsevišķi. Es atgādināšu, ka es esmu rietumu klasiskais astrologs. Ikdienā es strādāju ar Koha māju sistēmu. Tā ir nevienāda māju sistēma, bet tieši šai prognozei un arī vienkāršības labad es izmantošu vienādu māju sistēmu no ascendenta, tātad liekot jūsu saules zīmi uz ascendenta. Ja jūs esat jau tādi advancēti astroloģijas studenti, un kaut ko jau esat palasījuši par astroloģiju, tad jūs varat paskatīties, ja jūs zināt, kurā zīmē jums ir ascendents, noklausieties vispirms par ascendentu, jo tas visprecīzāk atspoguļos jūsu ikdienas gaitu un aktuālās tēmas. Tajā mirklī, kad jūs klausaties par savu saules zīmi, saules zīmi zina visi, ja? Tad tas vairāk atspoguļos varbūt to publisko tēlu, kaut kādas darba lietas, to, ko redz citi. Un jūs arī varat noklausīties par savu mēnesi zīmi, jo tas vairāk atspoguļos tieši tādu emocionālo fonu, kas norisinās jūsu, teiksim, iekšpasaulē. Un tad varat sintezēt to informāciju no visām šīm te 3 pozīcijām, bet vispirms noklausieties par savu ascendentu. Protams, mēs varētu prasīt, bet kā lai es zinu, kur man ir ascendents? Starp citu, ierakstiet komentāros, vai jūs zināt, kur jums ir ascendents. Jūs variet to viegli uzzināt, ievadot savus datus Latvijas astrologu asociācijas mājaslapā, un jums izmetīs tādu smuku tabuliņu pat ar visiem planētām, cik grādos, kur kas ir, un jūs pat varat paskatīties, ja jums ir planētas ap 13 līdz 15 grādiem fiksētajās zodiaka zīmēs vai svarīgie kartas punkti, kā piemēram ascendents. Tātad, kas mums vēl ir fiksētās zodiaka zīmes? Tātad Vērsis, Lauva, Skorpions un Ūdensvīrs. Tad arī šis pilnmēnesis būs ļoti zīmīgs, būtisks, jūs to izjutīsiet ļoti personiski. Bet tagad pāriesim tiešām pie katras zodiaka zīmes atsevišķi. Un sākam mēs ar Auna zīmi. Mīļie Auni, hei, kā jums iet? Jums šis pilnmēnesis Vērsī iekrīt jūsu 2. mājā. Un diezgan daudz, ko es jau pirmīt teicu par šo pilnmēnesi, ar jums jau rezonē. Ja jūs uzreiz pārlecāt uz Auna zīmi, noklausaties arī to ievadu, jo tas pilnībā saskan ar jums. Un Auna zīmē šis ir par naudu, par baudu, par resursiem, par pašcieņu, par saviem talantiem un sava vērtīguma apzināšanos. Un tas ir opozīcijā Saulei jūsu 8. mājā, kas izgaismo jūsu kopīpašumu, jūsu naudu pret kopīgiem ienākumiem, tātad pret partnera naudu, nodokļiem, mantojumu lietām, kredītiem, parādiem. Un tātad šis pilnmēnesis izgaismo tieši finanšu asi, kas ir pasvītrota, kas ir akcentēta, un tie ir gan ienākumi, gan izdevumi. Te var būt kāds lielāks pirkums. Varbūt šajā laikā ir vēlme sevi vairāk palutināt, vai arī jūs veidojat kaut kādu drošības spilvenu. Un Venēra, kas pārvalda šo pilnmēnesi, ir ne tikai sev labā un harmoniskā zīmē, bet tā ir jūsu partnerattiecības sektorā, kur tai ir arī īstā vieta. Jūs varat just patiesu atbalstu no draugiem, no sadarbības partneriem un arī no dzīves biedra. Varbūt partneris jums kaut ko uzdāvina, vai jūs šajā laikā tieši jūtaties patiesi mīlēta un pieņemta, un jūs jūtat tiešām, ka jūs atbalsta. Tomēr Venērai ir opozīcija ar Hīronu, kas šobrīd ir jūsu zīmē, kas aicina pieņemt šo mīlestību, bet var arī nozīmēt, ka jūs sadarbojaties ar terapeitu, dziednieku, astrologu, vai izrunājat lietas ar partneri, un tas jums ļauj justies labāk. Tātad, ko tas izgaismo šī opozīcija? Ka jūsos ir kāda sāpe, kaut kas saistīts ar jūsu personību, ar jūsu identitāti, un partneris vai kaut kāds 1-pret-1 attiecības, teiksim, terapeits, astrologs vai coach, var palīdzēt jums šo sāpi apzināties un dziedināt. Venērai ir arī kvadrāts ar Jupiteru jūsu 4. mājā, un attiecību traumas tiek dziedinātas caur sarunām tieši mājās un ģimenē, un tas palielina uzticēšanos un ģimenes labklājību.
Daži no jums pārceļas uz citu vietu, daži strādā pie attiecību jautājumiem, pie attiecību jautājumiem, piemēram, ar istabas biedriem, vai ar dzīves biedru, vai ar ģimenes locekļiem. Bet daudziem būs kāds atvieglojums tieši finansiālajā ziņā, vai jūs atrisināsiet kādu kredītu un parādu jautājumus. Lai gan arī partneris var norādīt uz jūsu raksturu nepilnībām, tomēr beigās tas ļaus jums izrunāt lietas un uzlabot mājas emocionālo vidi. Mans ieteikums jums, Auni, būtu tāds: jā, nospraudiet veselīgas robežas, saprotiet, kur tai visā ir jūsu daļa un kur ir jūsu tātad atbildība un pienesums, bet nenorobežojieties no apkārtējiem cilvēkiem un pievērsiet uzmanību skaistai un harmoniskai mājas atmosfērai. Nu ko, lai veicas, Auni, ierakstiet, kā jums iet, un mēs pārējām pie vērša zīmes. Sveiki, vērši! Kā jums iet? Jums šis pilnmēnesis versija iekrīt jūsu pirmajā mājā, un tas ir jūsu pilnmēnesis, kas ir vienreiz gadā. Un tas liek pievērst jūsu uzmanību jūsu personībai, arī ārējam izskatam un visam, kas saistīts ar jūsu personiskajiem mērķiem. Te ir opozīcijas Saulei jūsu 7. mājā, kas norāda uz partnerattiecību tēmu, tātad izgaismo paša mērķus, identitāti un izskatu saistībā ar citiem cilvēkiem. Tāpēc, ka šeit ir opozīcija starp mans labums, mani mērķi, mana bauda pret citu cilvēku vajadzībām. Venēra ir ne tikai šī pilnmēneša pārvaldniece, bet arī jūsu horoskopa pārvaldniece, un tā ir laba zīme. Venēra atrodas jūsu 6. mājā svaros, un te akcentē tādas lietas kā darbs un ikdienas ieradumi un arī veselība. Te ir svarīgi nepārstrādāties, jo šis pilnmēnesis vispār jums versija ir par jūsu ķermeni un veselību, īpaši jau mentālo veselību, jo Vēzis pārvalda jūsu 3. māju. Jums ieteicams vairāk runāt par savām sajūtām, painteresēties vairāk par veselīgiem ieradumiem, un tas var arī nozīmēt, ka jūs smagi strādājat, lai sasniegtu savus mērķus diplomātiskā veidā, īpaši jau kontaktējoties ar cilvēkiem darbā. Te gan ir maza nianse, jo Venērai ir opozīcija ar Hīronu jūsu 12. mājā, tātad zemapziņas un garīgā dziedināšana, pabūšana vienatnē un kā tas ietekmē ikdienas ieradumus un līdzsvarotu darba un atpūtas režīmu. Venērai ir arī kvadrāts ar Jupiteru jūsu 3. mājā. Tātad jūsu dziļi slēptos ievainojumus var dziedināt caur sarunām ar cilvēkiem, kas ir ap jums, un tas ļaus jums paplašināt jūsu redzesloku. Daži vērši atklās, ka ir stāvoklī. Daudzi no jums tieši šobrīd plāno ceļojumu vai arī rezervē biļetes. Kāds būtu mans ieteikums jums, vērši, šajā pilnmēnesī? Tātad varbūt ir jāpārdomā savi ieradumi. Te mēs varam papildināt savus ieradumus ar vakaru pastaigu vai dienas grāmatas rakstīšanu, bet galvenokārt tas ir jautājums par to, kas būtu jāmaina paša personībā. Kādi ieradumi jānomaina pret jauniem, pret veselīgākiem un produktīvākiem, un lai tas nestu lielāku apmierinājumu pašam un cilvēkiem, ar kuriem jūs sadarbojaties un esat kopā. Šajā pilnmēnesī ļoti var palīdzēt tieši garīgās prakses, un šeit ir vienalga, vai tā ir meditācija, vai tā ir joga, pilates. Galvenais, lai tas palīdz harmonizēt emocijas un ļauj uzturēt emocionālo un garīgo līdzsvaru. Nu ko, lai veicas, vērši, ierakstiet, kā jums iet ar līdzsvaru meklējumiem, un mēs pārējām uz dvīņiem. Sveiki, dvīņi! Kā jums iet? Jums šis pilnmēnesis versija iekrīt jūsu 12. mājā. Tas ir mazliet klusāk nekā citiem. Te darbības notiek aizkulisēs, privātā, savā teritorijā. Tiek aktivizēta jūsu veselības, ikdienas ieradumu, rutīnas un kalpošanas līnija. Uzdevums šeit ir sabalansēt zemapziņā slēptos uzvedības modeļus ar ikdienas pienākumiem.
Venēra, kā šī pilnmēnesa pārvaldniece, ir sev labā un harmoniskā zīmē jums saprotamajā gaisa stihijā un 6. mājā. Bet te ir opozīcija Hīronam, kas runā par kādiem izaicinājumiem, iespējams grūtībām atrast savu patieso vērtību vai patieso prieku kalpojot citiem. Bet varbūt te ir kādas problēmas attiecībās ar draugiem vai sociālajiem kontaktiem. Venērai ir arī saspringts aspekts ar Jupiteru Vēzī, jūsu 2. mājā. Un tā ir prieka un radošās pašizpausmes dziedināšana caur lietām, ko jūs vērtējat visvairāk. Te mēs atgriežamies pie savām pamatvērtībām un tā, ko man patiesībā gribētos darīt un kas ir manas patiesās vērtības. Iespējams, ir pienācis laiks vairāk parūpēties pašam par sevi, ieguldīt tieši savās vajadzībās un spodrināt savus talantus vai piemācīties kaut ko klāt. Iespējams, jūs arī iztērēsiet vairāk naudas tieši priekiem, saviem hobijiem, bērniem vai romantiskajām attiecībām. Bet, atgriežoties pie sektora, kurā ir šis pilnmēnesis, jāteic, ka runa vairāk iet tieši par garīga rakstura atklāsmēm, kas sniedz atbildes uz kādiem pagātnes ievainojumiem, lai tos izvilktu gaismā, atpazītu, dziedinātu un atstātu pagātnē. Padomājiet par to, kāda izskatās jūsu privātā dzīve, ko jums patīk darīt tieši priekš sevis, kā izskatās jūsu romantiskās attiecības, kādā stāvoklī ir jūsu radošā vai aizrautīgā puse, vai jūsos mīt šī radošā dzirksts, kas ir tas, kas šeit traucē vai nevar līdz galam izpausties. Tomēr šis pilnmēnesis kopumā var tieši uzlabot gan jūsu materiālo stāvokli, gan arī pašcieņu, pašvērtību. Un es ieteiktu pameditēt ap savām fobijām, parakājieties zemapziņā, kas tur par bailēm slēpjas, lai varētu to atbrīvot un piepildīt sevi ar jaunu, pozitīvu enerģiju. Nu ko, lai veicas dviņi, ierakstiet, kas jums uzlabo garstāvokli, un mēs ejam tālāk pie Vēža zīmes. Sveiki, Vēži! Kā jums iet? Jums šis pilnmēnesis versija iekrīt jūsu 11. mājā, un, protams, jūs Vēži pilnmēnesi ietekmē daudz vairāk kā citas zodiaka zīmes, jo mēnesis ir jūsu horoskopa pārvaldnieks. Un 11. māja izgaismo tādas tēmas kā draugi, sociālie kontakti, apvienības, savienības, sociālās grupas un tīklošana internetā. Tā ir jūsu sociālā dzīve, sabiedriskie pasākumi, dažādas tusēšanās, kopā sanākšanas un interešu grupas. Te ir opozīcija Saulē, jūsu 5. mājā Skorpiona zīmē, un šī ir tāda radošuma un kreativitātes as. Tātad mans radošums pret grupu radošumu, mans personīgais šovs pret sabiedrības vajadzībām un draugu grupu mērķiem. Venēra, kas pārvalda šo pilnmēnesi, ir 4. mājā Svaros, un viņai šeit patīk, jo Svaros viņi ir ļoti sev saprotamā zīmē harmonijā. Un tā šeit palīdz visas pretrunas līdzsvarot tieši caur ģimeni, caur māju, caur attiecībām ģimenē. Un šeit uzmanība tiek pievērsta ne tikai ballītēm un sanākšanām, bet arī mājas un ģimenes lietām. Tiem var būt, piemēram, ģimenes svētki, ģimenes dzimšanas dienas svinības, kaut kādas ģimenes kopā sanākšanas, kad mēs kaut ko nosvinam, kādu nozīmīgu notikumu. Tā var būt kāzu gada diena vai cits zīmīgs notikums, ko mēs svinam ģimenes lokā. Varbūt arī mainās jūsu mērķi saistībā ar ģimeni un mājām. Venērai ir opozīcija ar Hīronu jūsu 10. mājā, un varbūt es pastiprināti koncentrējos uz ģimenes lietām un attālinos no darba un karjeras jautājumiem. Un tas viss ir pārāk emocionāli un par daudz, jo Venērai ir kvadrāts arī ar Jupiteru jūsu 1. mājā. Tātad jūs ļoti cenšaties saglabāt šo te pozitīvo noskaņojumu, optimistisku skatu uz dzīvi, neskatoties uz to, ka kaut kas notiek mājās un tas varbūt traucē karjerai, vai otrādi kaut kas notiek karjerā un darba un profesionālajā ziņā, un tas var traucēt mājas atmosfērai. Tātad,
dziedinām senus ievainojumus saistībā ar saviem mērķiem, karjeru un darbu, veltot pietiekamu laiku arī ģimenei, tomēr neaizmirstot par personisko laimi un prieku un attīstību un izaugsmu. Tātad veiksmīgi apvienojam ģimeni, karjeru un savus personiskos mērķus. Tāds ir šis pilnmēnesis. Te var būt izmaiņas arī draugu lokā vai sociālās grupās, kurās jūs piedalāties. Varbūt pamainās tie, ar kuriem jūs čatojat online, varbūt pamainās draugu grupas, varbūt arī kāds liels pasākums maina šo virzienu, tātad maina šo te draugu loku. Notikumu mājās un ģimenē arī var mainīt jūsu reputāciju un jūsu publisko tēlu, tā ka pieskatiet to, pārvērtējiet savu draugu loku, izdaļojiet māju, pagatavojiet kaut ko garšīgu, un tas ļaus jums saglabāt optimismu un palīdzēs virzīties un sasniegt savus personiskos mērķus ar prieku un jēgpilni. Bet iespējams tas ir vienkārši ceļojums kopā ar draugiem, lai izveidinātu galvu, vai arī tie var būt kādi jauni kursi, kas dod atslodzi un dod spēku mājas lietām, kurām risināt un pieķerties šobrīd nav spēka. Lai veicas vēži, uzrakstiet, kā jūs jūtaties, un mēs ejam tālāk pie lauvas. Sveikas, lauvas! Kā jums iet? Jums šis pilnmēnesis versija iekrīt jūsu 10. mājā, un ja jūsu personiskās planētas ir apmēram no 13 līdz 15 grādiem lauvā, jūs šo pilnmēnesi izjutīsiet īpaši spēcīgi. Vēlreiz atgādināšu, kā es varu zināt, kur tad ir tās manas planētas, kur tad ir tie grādi. To jūs varat uzzināt, ievadot savus datus Latvijas Astrologa asociācijas mājaslapā, un jums parādīs, kuras planētas, kuros grādos jums atrodas. Un jums jāpaskatās tieši, kas jums atrodas lauvas zīmē, vai tas ir ap 13 līdz 15 grādiem. Ja tas ir tātad no 13 līdz 15 grādiem, tātad vienkārši šo pilnmēnesi jūs uztversiet daudz personiskāk, daudz īpašāk, jo tas nāk kvadrātā pret jūsu planētām. Bet ja vienkārši šīs te lauvazīmes planētas ir citur, mazliet tālāk, tas joprojām būs tāds pamatīgs pilnmēnesis priekš jums, bet varbūt nebūs tik asi izjūtams. Tātad. Ko es gribu teikt, bet, protams, pilnmēnesis jums lauvas būs jo īpaši izjūtams tā vai tā, jo Saule ir jūsu horoskopa pārvaldniece. Bet tagad atpakaļ pie 10. mājas tēmām. Tātad tēmas šeit ir karjera, jūsu mērķi, jūsu reputācija, jūsu labā slava, jūsu publiskais tēls, attiecības ar priekšniecību vai valsts iestādēm un arī attiecības ar tiem, ko uzskatāt par savu autoritāti. Un pilnmēnesis šajā sektorā ir ļoti, tā teikt, publisks un visiem redzams. Un tas ir opozīcijā Saulei, kas ir ģimenes un mājas sektorā, un Saule ir Skorpionā, te viss ir personiski, pamatīgi, dziļi, slēpti. Tātad šis pilnmēnesis norāda uz līdzsvaru meklējumiem starp darbu, karjeru un mājām un ģimenes atmosfēru. Mēnesis atbild arī par jūsu zemapziņu vai lietām, kas ir slēptas un nav visiem rādāmas, vai arī kādām aizkulisēm. Un tagad, iznākot gaismā, te ir kādi sasniegumi karjerā, kāds rezultāts no tā, pie kā jūs esat strādājuši ilgāku laiku, varbūt visiem nezinot. Varbūt jūs uzsākat kādu jaunu biznesu, saņemat paaugstinājumu vai maināt darbu, bet iespējams jūs maināt dzīves vietu, lai būtu tuvāk darbam, vai arī varētu pilnvērtīgāk nodoties karjerai. Pārvaldniece Venēra, kas pārvalda šo pilnmēnesi, ir jūsu 3. mājā, tas ir komunikācijas sektors, tātad kustība, prāts, arī māsas brāļi, tuvākā apkārtne. Un, diemžēl, Venēra ir opozīcijā Hīronam jūsu 9. mājā, un te vēl ir T kvadrāts uz Jupiteru 12. mājā. Un kopumā tagad skatoties šo te kombināciju, izskatās, ka te ir kāda neapzināta pārstruktūrēšanās tieši uzskatu sistēmā attiecībā uz to, kam jūs ticat, ko ir vai nav vērts sasniegt, uz kurien jūs varat vai nevarat aizceļot un kurā virzienā meklēt jēgu un izaugsmi vai redzesloka paplašināšanos.
Un daudzi no jums patiešām mēģina pacelt savu statusu un karjeras lietas jaunā līmenī, un šeit ir svarīgi saglabāt iekšējo līdzsvaru, piemēram, padomājot par miega režīmu, par kaut kādiem rituāliem pirms miega, padomāt par meditāciju, refleksiju, par prāta nomierināšanas tehnikām. Arī to var darīt caur dienas grāmatas rakstīšanu, tātad izrakstam visu stresu ārā uz papīra. Bet, te ir kāds jauns līmenis karjerā, kādi sasniegumi, par kuriem jūs paziņojat publiski. Vienīgi ir jāpiedomā pie līdzsvara un balansa saglabāšanas, vai nu caur sarunām ar citiem cilvēkiem, vai prāta nomierināšanas tehnikām. Nu ko, lai veicas lauvas, pastāstiet par saviem sasniegumiem. Un mēs pārējām tālāk pie jaunavas zīmes. Hei, jaunavas, kā jums iet? Jums šis pilnmēnesis versija iekrīt jūsu 9. mājā. Ja jūsu personiskās planētas īpaši ir no 13 līdz 15 grādiem jaunavā, šis pilnmēnesis jums būs tāds gludāks, patīkamāks, jo īpaši tāpēc, ka tas nāk harmoniskos aspektos pret jūsu zīmi. Un tas ir jums labi pazīstamajā zemes stihijas zīmē. Galvenās tēmas šeit ir ceļojumi, augstākā izglītība, vai izglītības paplašināšana, paplašinās jūsu uzskati, jūsu filozofiskā pārliecība. Te varbūt arī kaut kāda saistība ar juridiskajiem jautājumiem, reklāmu vai izdevēju darbību. Un te ir opozīcija Saulei 3. mājā. Saule ir Skorpionā, tas ir ļoti dziļi personiski. Tātad 3. māja akcentē komunikāciju, prātu un kustību. Tātad šī as 9.3 ir mācību un mācīšanas līnija, un te galvenais akcents ir uz interešu paplašināšanu, uz zinātkāri un jauniem iespaidiem caur informāciju. Pilnmēnesis pārvaldniece Venēra ir jūsu 2. mājā, kas atbild par jūsu naudu, resursiem, stabilitāti un pašcieņu. Tā ir opozīcija ar Hīronu, tātad citu cilvēku resursu sektorā, izgaismojot kādu sāpi saistībā ar kaut ko vai nu ļoti personisku, vai te ir kāda sāpe intimitātes jomā, uzticēšanās jautājums vai resursu tēma, tātad kopīpašumu tēma. Un te vēl ir arī Jupiters no Vēža zīmes 11. mājā, viņš veido saspringumu. Ko tas viss nozīmē? Te ir iespēja dziedināt ievainojumus, uzticēšanās un intimitātes jautājumos caur sociālajiem kontaktiem, jeb citiem vārdiem sarunājoties. Tātad jūs uzziniet kaut ko izlasot vai, piemēram, ceļojot un sarunājoties ar citiem cilvēkiem, un tas ļauj jums pārskatīt kaut kādas dziļi personiskās lietas vai kādu sāpi saistībā ar partnerattiecībām. Varbūt jūs plānojat ceļojumu, jo ir kāda ģimenes kopā sanākšana, kādi ģimenes svētki, kurā visi sanāk kopā kaut ko nosvinēt. Bet dziedināšana nāk tieši caur vai nu ceļojumu vai sarunām ar draugiem un tieši socializēšanās procesu. Te var mainīties jūsu uzskati kādā jautājumā, jūs atklājat priekš sevis jaunu pasauli un tas var mainīt jūsu vērtību sistēmu kā tādu vai attieksmi pret vērtībām. Vai arī jūs ieguldat naudu kursos, lekcijās, semināros, un šīs zināšanas paplašina jūsu redzesloku un liek paskatīties uz lietām citādāk. Mans ieteikums būtu jums, esiet stabili un realistiski savā rīcībā, un, ja nepieciešams atbalsts, meklējiet to pie draugiem. Nu ko, lai veicas jaunavas, uzrakstiet, kā jūs jūtaties šajos pārmaiņu laikos. Un mēs ejam tālāk pie svaru zīmes. Hei, sveiki, svari! Kā jums iet? Jums šis pilnmēnesis versija iekrīt jūsu 8. mājā. Un te tēmas skar tieši intimitāti, jūsu jūtīgos un dziļi personiskos jautājumus, tabū tēmas, noslēpumus, citu cilvēku naudu un resursus, parādus, kredītus un nodokļus. Arī visu, kas skar atrisinājumu vai noslēgumu psiholoģiskajā ziņā.
Labās ziņas ir tās, ka, lai pilnmēnesis arī ir citu cilvēku resursu sektorā, jums svari uz to ir liela ietekme, jo jūsu pārvaldniece Venēra ir jūsu zīmē un akcentē jūsu personisko lielo ietekmi uz visiem šiem procesiem. Tātad akcentēta tiek naudas un resursu līnija, tātad mana nauda, mans labums pret citu cilvēku naudu un resursiem. Un te ir iespējams saņemties un izrunāt savstarpējās uzticēšanās un intimitātes jautājumus, lai turpmāk jūs svari varētu justies ērti un lai kopā būšana atbilstu jūsu patiesajām vajadzībām un vērtību sistēmai. Īsāk sakot, izrunājiet neērtos, dziļi personiskos jautājumus ar partneri, lai turpmāk tie jums vairs netraucē. Venēra jūsu zīmē akcentē pašcieņu un spēju novērtēt savas vajadzības un cienīt sevi. Tās var būt arī pārmaiņas tieši tajā, kā jūs redzat tieši sevi, jo Venēra pārvalda arī transformācijas procesus jūsu horoskopā. Bet tas nozīmē arī sakārtot un līdzsvarot iekšējās vētras un būt mierā ar sevi un pasauli ap jums. Venērai tomēr ir opozīcija ar Hīronu jūsu partnerattiecību sektorā, kas var aktualizēt kādas attiecību problēmas šajā laikā. Piemēram, jūs nejūtat vajadzīgo atbalstu no partnera, vai arī jums šobrīd nav attiecību, un tas jūs sāpina. Venērai ir arī kvadrāts ar Jupiteru jūsu karjeras sektorā, tātad aktuālās tēmas var risināt, atrodot harmoniju pašam ar sevi, savām vērtībām, un tas palīdzēs dziedināt gan attiecības, gan arī saprast, cik lielā mērā būtu jāpievēršas karjeras un izaugsmes jautājumiem. Un tad jūs arī dabiski sapratīsiet, ko vajag vai nevajag mainīt jūsu dzīvē un personībā. Un šis pilnmēnesis ir patiešām brīnišķīgs laiks, lai saprastu, ka jums svari tagad ir jāliek sevi pirmajā vietā, un tikai tad jūs varat risināt attiecības ar citiem cilvēkiem un saprast savu dzīves ceļu. Šis pilnmēnesis noslēdz kādus procesus, kas aizsākās pavasarī. Dažiem no jums tas var ienest lielas pārmaiņas arī materiālajā ziņā un ir gaidāms pamatīgs uzlabojums, jo īpaši, ja esat to gaidījuši vai plānojuši, bet tieši personiskā izaugsme un stabilitāte būs tā, kas palīdzēs jums sakārtot jūsu dzīvi visās šajās frontēs. Un pilnmēnesis 8. mājā ir labs laiks, lai atbrīvotos no bailēm, kas neļāva jums virzīties uz priekšu, un šis ir labs laiks realizēt savas ambīcijas tieši karjeras un mērķu sasniegšanas ziņā. Ko? Lai veicas svari, ierakstiet, kā jums veicas ar savu mērķu sasniegšanu, un mēs ejam tālāk pie Skorpiona zīmes. Hei, Skorpioni! Jums šis pilnmēnesis versija iekrīt jūsu 7. mājā, un tēmas šeit ir laulība, partnerība, partnerattiecības, jūsu klienti, jūsu sadarbības partneri, kā arī citas viens pret vienu attiecības, piemēram, attiecības ar jūsu astrologu, terapeitu vai kauču. Ja jūsu dzimšanas dienas ir tuvu pilnmēnesim, tātad 4., 5. vai 6. novembrī, tad šī enerģija jums būs aktuāla visu cauru gadu, jo tas saskan ar jūsu, tā teikt, solāru jeb solāro gadu, ko astroloģijā mēs prognozējam kā tādu iestatījumu, kā tādu simbolu, tātad saules atgriešanās karte, kas iezīmē noskaņojumu visam jūsu nākamajam gadam. Bet tātad pilnmēnesis ir jūsu partnerattiecību sektorā, un jūsu saule ir 1. mājā, kas aktualizē balansu starp sevi, jūsu personību un arī citiem cilvēkiem. Un saule pārvalda jūsu karjeru, tātad šeit ir nopietnas un svarīgas tēmas. Pārvaldniece Venēra, tātad pārvaldniece, kas pārvalda šo pilnmēnesi, ir jūsu 12. mājā, kas norāda, ka darbība patiesībā risinās prom no citu acīm, tā risinās zemapziņā, aizkulisēs vai saistībā ar lietām, kuras jūs neafišējat, un tā ir opozīcija ar Hīronu, tātad ikdienas ieradumu, rutīnas un veselības sektorā. Un te ir arī kvadrāts ar Jupiteru uz 9. māju, tātad jūs uzskata viedoklis, ceļojumu un mācības. Ko tas viss nozīmē?
Te viss kaut kas notiek tieši sektoros, kur tēmas ir ceļošana, mācības, komunikācija, ikdienas lietu sakārtošana un organizēšana. Un iespējams jūs mācāties par dziedināšanu un tieši emocionālo dziedināšanu, jo Jupiters ir Vēža zīmē. Te var būt kādas pārmaiņas tieši partnerattiecību ziņā. Piemēram, jūs kaut ko izrunājat līdz galam, jūs kaut ko saprotat, jūs izceļat gaismā, lai beidzot atrisinātu un atstātu pagātnē. Varbūt tas ir vienkārši nākamais solis attiecībās. Piemēram, jūs sākat dzīvot kopā, jūs precaties, vai jūs mainat savu attieksmi vai uzvedību attiecībās, vai varbūt jūs nolemjat neturpināt. Zemapziņā ir liela vēlme atgūt līdzsvaru un harmoniju attiecībās, un liels uzsvars ir tieši uz ikdienas rituāliem, uz ikdienu, saskarsmi ikdienā, uz ikdienas režīmu, kā jūs sakārtojat un pavadāt savu dienu, lai te ir kaut kāda skaidrība. Tātad, Skorpioni, sakārtojiet savu dienas režīmu. Šajā ziņā jums var palīdzēt tieši uzskatu maiņa, jeb drīzāk dziedināšana. Un tagad visu šo apkopojot, šis pilnmēnesis ir par notikumiem partnerattiecībās, kāds atrisinājums vai jauns sākums, un tas nāks caur pārmaiņām tieši iekšpasaulē, jūsu psiholoģiskajā stāvoklī un uzskatu sistēmā. Un ja jūs jutīsiet, ka te ir kaut kas jāmaina, tas notiks dabiski un ap pilnmēnesi. Bet šī ir arī iespēja izplest spārnus, paplašināt savu redzesloku, un brīvajiem Skorpioniem tās ir arī iespējas iepazīties. Ko, lai veicas Skorpioni, uzrakstiet, kā jums klājas, un mēs ejam tālāk pie strēlnieku zīmes. Hei, strēlnieki! Jums šis pilnmēnesis versija iekrīt jūsu 6. mājā, un tēmas šeit ir veselība, veseļošanās, ikdienas ritms, ikdienas grafiki, jūsu mājdzīvnieki un viss, kas saistīts ar darbu un darba jautājumiem. Tātad darba vieta, office, kolēģi un saskarsme ar tiem. Un Saule ir opozīcijā šīm pilnmēnesim 12. mājā, kas akcentē veselības un dziedināšanās un kalpošanas līniju. Venēra, kas pārvalda šo pilnmēnesi, ir svaros, sev harmoniskā zīmē jūsu 11. mājā, tātad akcentē draugus, domu biedrus, jūsu sociālos kontaktus, un varbūt draugi palīdz jums sakārtot jautājumus darbā vai iesaka kaut ko vērtīgu tieši veselības ziņā, piemēram, ārstu, terapeitu vai sadarbības partneri. Jums ir arī vairāk tieši jāplāno savs laiks, lai varētu tikties ar visiem tiem cilvēkiem, ar kuriem jūs vēlaties. Venēra ir arī opozīcija ar Hīronu jūsu 5. mājā un kvadrāts ar Jupiteru Vēzī 8. mājā. Un šis ir spēcīgi, jo Jupiters ir jūsu horoskopa klasiskais pārvaldnieks un tas atrodas citu cilvēku resursu sektorā. Ko tas viss nozīmē? Pirmkārt, jau no Saules un Mēnesa opozīcijas mēs ņemam to, kā lai es atbrīvojos no bailēm, par kurām nemaz nenojaušu. Iespējams, tas notiks brīdī, kad jūs pamatīgi pieķersieties savam dienas režīmam un sapratīsiet, kas nākais kā, ko jūs patiesībā vēlaties un par ko jūs tikai filozofējat. Lai arī jums palīdzība nāk tieši no draugiem, jo Venēra, kā šī pilnmēnesis pārvaldniece, ir 11. sektorā, tomēr tās opozīcija ar Hīronu uz 5. mājā nozīmē tātad socializējoties un sarunājoties ar draugiem, strādāšana pie kopīgiem projektiem, ļauj dziedināt brūces romantiskajās attiecībās, kas rezultātā noved pie labākas materiālās situācijas un lielākas savstarpējās uzticēšanās attiecību jomā. Visu šo tagad mēģinot apkopot, tātad var mainīties gan darbs, gan ikdienas grafiks, varbūt cits office, cits darbs, vai arī jūs saņemat veselības testa rezultātus. Draugi un sociālie kontakti ir svarīgi, jo tas uzlabo jūsu pašsajūtu. Arī darba apstākļi ir svarīgi, un te ir iespēja satuvināties ar citiem cilvēkiem, izveidot daudz dziļākas un tuvākas attiecības.
Un ieteikums ir tiešām sakārtot dienas grafiku, jo īpaši, ja jums ir nepieciešami kādi veselības uzlabojumi, un šis pilnmēnesis nav tikai par materiālo pasauli, ko jūs varat aptaustīt un pierādīt, bet arī par iedziļināšanos savā garīgajā pasaulē un atbrīvošanos no bailēm, kas traucē virzīties uz priekšu. Nu ko, lai veicas strēlnieki, pastāstiet, kā jums klājas, bet mēs ejam tālāk pie mežāžiem. Un sveiki, mežāži! Jums šis pilnmēnesis versija iekrīt jūsu 5. mājā. Un šī ir jums labi pazīstamā zemes stihijas zīme, un ja vēl jūsu mežāžu planētas ir no 13 līdz 15 grādiem mežāzī, tad šis pilnmēnesis jums būs daudz personiskāks, patīkamāks un gludāks. Bet tātad 5. māja un tēmas, kas gaida atrisinājumu vai pilnbriedu, ir mīlestība, romantiskās attiecības, bērni, grūtniecība, radošums un hobiji. Tātad, ja jūs strādājat pie kādiem lielākiem projektiem, tad šis ir brīdis, kad tie top gatavi un publiskoti. Te ir opozīcija Saulei 11. mājā. Tās ir jūsu spējas parādīt citiem cilvēkiem, ko jūs darat, ar ko jūs nodarbojaties, un tās ir arī jūsu spējas komunicēt ar īstajām draugu grupām vai saistīties ar īstajiem sociālajiem kontaktiem, kuriem ir šis te potenciāls ieraudzīt un novērtēt to, ko jūs darāt. Šo pilnmēnesi pārvalda Venēra, un tā ir jūsu karjeras un novērtējuma sektorā. Tātad, ja esat mākslinieks vai strādājat pie kāda radošā projekta, tad šis ir tas īstais brīdis, kad varat kļūt populāri un saņemt atzinību, tā teikt, iznākt gaismā, un šis izskatās patiešām labi. Un te patiešām ir svarīgi saprast, ar kuriem cilvēkiem un kādām organizācijām vai kādām sociālajām grupām jums vajag kontaktēties, lai jūsu radošās aktivitātes tiktu saprastas, atzītas un virzītas tālāk. Venēra ir 10. mājā, te viņa ienes harmoniju un skaistumu un atbalstu jūsu karjerai. Tomēr te ir opozīcija Hīronam jūsu 4. mājā, kur attiecīgi skar ģimenes un mājas atmosfēras tēmas, kā arī Venēra veido kvadrātu ar Jupiteru Vēzī jūsu 7. mājā, tātad atbalsts no partneru attiecībām, kouča, terapeita vai astrologa. Kāds cits cilvēks var palīdzēt risināt tos izaicinājumus, kas risinās mājas frontē, kā arī palīdzēt parādīt sevi no tās labākās puses darbā un publiskajā telpā. Bet, ja tā enerģija ir saspringta, iespējams, jūs no citiem gaidāt vairāk nekā viņi var jums dot, vai arī vispār ir spējīgi šajā konkrētajā dzīves posmā. Bet sasniegumi profesionālajā ziņā var dziedināt un uzlabot ģimenes atmosfēru, un tas var notikt arī caur plašāku skatu uz partnerattiecībām, piemēram, ejot terapijā vai konsultējoties ar astrologu vai kouču. Kopumā šis pilnmēnesis jūsu 5. mājā ļauj atsvaidzināt jūsu romantiskās attiecības. Brīvajiem mežāžiem tās ir labas iespējas iepazīties, bet tas var būt arī jūsu hobijs, kur beidzot nolemjat demonstrēt citiem, vai arī tas var pārtapt jūsu profesijā. Protams, iespējami ir arī grūtniecība vai kādi svarīgi notikumi jūsu bērnu dzīvē. Nu ko, mežāži? Izbaudiet šo pilnmēnesi, izpriecājieties, cik mežāzis vispār prot priecāties, ejiet uz ballītēm, ejiet uz randiņiem, sarīkojiet romantisku vakaru. Te ir arī izprieces, bet tādas ļoti praktiskas, jo pilnmēnesis ir vērša zīmē. Piemēram, jūs apmeklējat kulinārijas kursus, gleznošanas nodarbības. Tā ir arī lietišķā māksla. Vai, piemēram, rotas lietu darināšana. Vai, protams, visas ar ķermeni un skaistumu kopšanu saistītās lietas, kā masāža, frizieris, kosmetologs, vai vienkārši būšana dabā. Uzdevums šeit ir sabalansēt savas profesionālās ambīcijas ar ģimenes un partnera vajadzībām. Nu ko, lai veicas mežāzis, pastāstiet par saviem hobijiem, un mēs ejam tālāk pie ūdensvīra zīmes. Mīļie ūdensvīri, jums šis pilnmēnesis versija iekrīt jūsu 4. mājā, un, protams, ja jums ir planētas no 13 līdz 15 grādiem ūdensvīrā,
tad jūs izjutīsiet diezgan lielu spriedzi attiecībā pret jūsu planētām, pret savu zīmi. Bet kopumā mēnesis šeit izgaismo jūsu dzimtu, pagātni, ģimeni, jūsu saknes, jūsu mājas apstākļus un emocionālo noskaņojumu. Tas ir opozīcijā Saulei Skorpionā, jūsu karjeras un reputācijas sektorā, un to pārvalda Venēra 9. mājā, jums labi saprotamajā gaisa stihijas zīmē Svaros. Te akcents ir uz ceļošanu, mācību apgūšanu, ārzemēm, jūsu uzskatiem par mājām un ģimeni un attiecībām no attālumu. Var aktualizēties arī kādi juridiskie jautājumi. Varbūt jūs plānojat ceļojumu kopā ar ģimeni vai ceļojat pie ģimenes. Bet Venērai, protams, ir saspringts aspekts ar Hīronu jūsu komunikācijas sektorā. Varbūt kādi komunikācijas jautājumi ir sasāpējušies un tie tagad ir jārisina. Un arī Venērai ir saspringts aspekts ar Jupiteru jūsu darba sektorā 6. mājā, kur tēmas ir ikdienas grafiks un darba kolēģi. Tūlīt pastāstīšu, ko tas viss nozīmē. Šo te visu tagad apkopojot, te var būt kāds atvieglojums vai atrisinājums saistībā ar dzīves apstākļiem, mājās vai ģimenē, kas attiecīgi ietekmē jūsu profesionālo izaugsmi. Tā ir arī domāšanas un runas manieres maiņa caur ikdienas darbu sakārtošanu un redzesloka paplašināšanu. Padomājiet pie pareiza uztura, pie darba un atpūtas balansa, fizisko vingrinājumu nozīmes ikdienas veselības uzturēšanā. Te jāpiedomā arī pie jūsu emocionālā noskaņojuma, jo Jupiters ir Vēzī jūsu 6. mājā, lai tas nevis traucē, bet palīdz risināt lietas, kas nāk jūsu dienas kārtībā. Varbūt jūs mācāties kaut ko par veselības jautājumiem, vai izejat kvalifikācijas celšanas kursus, vai jūs varbūt darbs sūta komandējumā. Bet te var būt arī notikumi tieši mājās un ar mājas dzīvi saistīti. Piemēram, jūs pārdodat māju, jūs pārceļaties, jūs remontējat dzīves vietu. Mēnesis šajā pozīcijā, tātad mēnesis 4. mājā, ir savā vietā, un tas pārvalda jūsu 6. mājā. Tātad kaut kas ir jāsakārto mājas un emocionālajā vidē, jāuzlabo, jāpiepulē, jāievieš jaunas tradīcijas, varbūt jāpamaina interjers, varbūt jūs ceļojat un iespaidojaties no mājvietām citās valstīs un vēlaties ko tādu arī savās mājās. Vai arī jūs vienkārši gribat tikt ārā no mājas, tātad es tagad ceļošu, lieciet jūs visi mani mierā. Apkopojot šo visu, tātad piedomājiet pie mājas miera, pie stabilas mājas atmosfēras, piedomājiet arī pie to, ko un kā jūs sakat, kā jūs runājat, piedomājiet pie sava runas veida, jo šis pilnmēnesis var mainīt jūsu uzskatus un paplašināt redzesloku, ja vien jūs sakārtosiet savu ikdienas darba ritmu un ieradumus, jo arī te var būt diezgan daudz visa kā darāmu. Un padomājiet, ko īsti jums nozīmē mājas un ģimene. Ko? Lai veicas ūdensvīri! Ierakstiet, kā jūs jūtaties šajās pārmaiņu dienās. Un mēs esam tikuši pie zivīm. Sveikas zivis! Kā jums iet? Jums šis pilnmēnesis Vēzī iekrīt jūsu 3. mājā, un tēmas šeit ir komunikācija, īsie ceļojumi un jūsu domāšanas veids. Un pilnmēnesī vienmēr Saule ir opozīcijā, un te izveidojas tātad akcents uz 3-9 mājas asi, kas akcentē ceļojumus, mācību plānus, kā arī izaugsmes un redzesloka paplašināšanas jautājumus. Šo pilnmēnesi pārvalda Venēra, kas atrodas jūsu 8. mājā, tātad citu cilvēku nauda, citu cilvēku resursi, intimitāte un noslēpumi. Un Venēra šeit ir labi tieši finansiālajā ziņā, tātad ne tikai fiziskās tuvības ziņā. Tātad vienīgi viņai ir opozīcija ar Hīronu, jūsu 2. mājā, kas var norādīt uz kādu sāpi pašapziņā un personisko ienākumu jomā. Vienlaicīgi Venērai ir arī saspringts aspekts ar Jupiteru, kas ir jūsu horoskopa klasiskais pārvaldnieks, atrodas jūsu 5. mājā.
Un tas var paraut augšā diezgan daudz emocijas saistībā ar randiņiem, romantiskajām attiecībām un intimitātes jautājumiem. Te ir arī daudz sārunu par naudu un bērniem, vai arī to, cik daudz laika un naudas jūs ieguldat savos hobijos, randiņos un radošajos projektos. Visu šo tagad apkopojot, te ir kādas izmaiņas veidā, kā jūs sarunājaties, arī domāšana mainās kopā ar uzskatu sistēmu un tam, kam jūs īsti ticat. Jūs arī varat tīri intuitīvi atrisināt sasāpējušos jautājumus, kas saistīti ar satuvināšanos, tuvību un uzticēšanos partnerim, sarīkojot romantiskus mirkļus un atjaunojot romantisko dzirksti attiecībās. Jūs varat arī atgūt pašapziņu caur mīlestību un radošajiem projektiem. Esiet tomēr uzmanīgi ar saviem tēriņiem. Šis nav labs laiks, lai iegādātos jaunus gadžetus, rezervētu ceļojumu vai nomainītu mašīnu, bet daudziem no jums domāšana mainīsies uz pozitīvo pusi, kā arī ienākumi palielināsies tieši caur pārdošanu online vai weblapām. Šis pilnmēnesis var aktualizēt arī tādus jautājumus, kas risinās ar kaimiņiem, māsām un brāļiem, un sarunas šeit risināsies ap kopīpašumu, ap kopīgo atbildības jautājumu, un to visu atrisinot, jūs nometīsiet zināmu smagumu no pleciem un kļūsiet daudz pozitīvāks un priecīgāks. Nu ko, lai veicas zivis, pastāstiet, kas sagādā jums prieku. Šis bija pilnmēnesis versija, apskats katrai zodiaka zīmei. Tas aktualizē pateicību par to, kas mums pieder, un liek atlaist to, kam jāaiziet, un aicina pārāk nepieķerties mantai ar savu opozīciju Saulē Skorpionā. Cerams, jūs visi sasniegsiet to labklājību, ko spēj sniegt šis pilnmēnesis versija. Ja patīk mani video, atcerieties abonēt un īkšķīšot, ierakstiet komentāros, kā jums klājas. Un atcerieties, ka šī ir vispārīga prognoze, un ja gribas papētēt tuvāk tieši savu horoskopu, piesakieties personiskai konsultācijai. Bet es no jums atvados un uz tikšanos nākamajos video. Lai veicas!